Latvijas koncerta sadarbībā ar restorānu Kitchen darbojas kā trendseteri mūzikas un vīna pasaulē, kombinējot divas lielas cilvēku kaislības. Kaislību uz skaistu mūziku un kaislību uz vīnu. Ļoti gribētos cerēt, ka tā atmosfēra, koncerta atmosfēra un degustācijas atmosfēra būs tāda, ka cilvēki pēc koncerta uzreiz neizklīdīs, neies prom, bet paliks un varēs pakomunicēt gan ar mūziķiem, gan ar vīna speciālistiem un teiksim, uzdot sevi interesējošos jautājumus par vīnu vai mūziku. Viņš saņem koncertu, vīna degustāciju un sarunas par vīnu. Un gadījumā, ja viņš pēc koncerta grib uzkavēties un baudīt vēl vīnu, tad viņš droši vien laipni lūgts ir to darīt spīķeru koncerta zāles telpās vai arī pēc tam mēs arī priecātos viņu uzņemt mūsu restorānā. Koncertā spēlēs Santa Fe ģitāru kvartets no Argentīnas. Un es domāju, ka es ļoti gribētu cerēt, ka šis Jean Bousquet vīns papildinās koncertu un mūzikas sniegums papildinās vīnu. Interesanti arī būs tiem, kas atbraukuši ar auto, jo būs laba mūzika, daudz informācijas par vīnu un iespēja iegādāties vīnu līdzņemšanai. Manuprāt, vīns ir atmosfēras dzēriens. Un, tas ir baudāms gan pie laba ēdiena, gan arī pats par sevi izbaudot tā nianses un izjūtot to cilvēku, kas šo vīnu ir radījuši mīlestību pret savu arodu. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka Santa Fe grupas mūziķi arī ļoti mīl to, ko viņi dara. Un līdz ar to šai mīlestībai uz mūziku un mīlestībai uz vīnu vajadzētu radīt 100% neaizmirstam atmosfēru.